Piektdien Ekonomikas ministrijā notika preses konference, lai informētu par ēnu dienu, lielāko karjeras izglītības biržu skolu jauniešiem valstī, kurā satiekas vairāk nekā 15,000 talantīgu un motivētu skolēnu ar aptuveni 700 progresīvākajiem Latvijas darba devējiem. Reizi gadā jaunieši var izvēlēties kādu profesijas pārstāvi un uz vienu dienu kļūt par viņu ēnu, un kurš gan no mums negribētu arī vienreiz dzīvē būt vai kāda izcila ķirurga, vai mākslinieka, vai arhitekta, varbūt arī politiķa ēna. Tas ir no vienas puses interesanti, no otras puses, protams, dod iespēju aplūkot, kāda tā profesija ir. Jāsaka, ka statistika rāda, ka 73% no ēnotājiem nemaz tālāko karjeru neizvēlas saistībā ar to cilvēku, ko viņi ir ēnojuši. Un jāsaka, ka tas nav slikti, tas tieši otrādi ir labi. Jo ēnošana dod iespēju ne tikai ieraudzīt, kā būtu būt ķirurgam, frizierim vai politiķim, bet arī dod iespēju kritiski to pavērtēt. Attīstot un pilnveidojot ēnu dienas programmu, ir izveidots portāls ēnudiena.lv. Šogad mēs esam jaunu portālu atvēruši ar tādu pašu nosaukumu ēnudiena.lv, bet viņš ir daudz funkcionālāks, daudz ērtāks un pieejamāks gan jauniešiem, gan uzņēmumiem. Un tā arī būtu tā lieta, kuru mēs aicinātu izmantot arī reģiona uzņēmējus, tieši publicēt vakances šajā ēnudienas portālā, jo vienreiz to izdarot, šis uzņēmuma profils paliks tik gadus, cik vien pats šis uzņēmums vēlēsies. Tā kā nav jāreģistrē vakances katru gadu no jauna, ir viņas tikai jāatjauno, jāieliek kāda svaigāka informācija, bet pati bāze var palikt nemainīga. Un otra lieta, ko mēs šogad akcentējam, šīs ir inženierzinātnes, kuru mēs esam likuši kā galveno tēmu šī gada ēnu dienai. Un to mēs esam veidojuši katru gadu. Mums ir kāda specifiska nozara, kuru mēs popularizējam, un šogad pamatojoties uz ekonomikas ministrijas pētījumu par darba tirgu 2020. gadā, mēs redzam skaidru šīs nozares speciālistu iztrūkumu, kurš var sasniegt par 20,000 speciālistu iztrūkumu. Tā kā tad šī ir tiešām svarīga nozare, kurā vajadzētu jauniešus iesaistīt un ieinteresēt, jo, ja mēs redzam tieši sociālajās zinībās, jurisprudencē, darbinieku pārprodukciju, tad tieši šī ir tā nozara, kurā mēs varam apgalvot, ja jūs iegūsiet specialitāti, jūs darbu noteikti atradīsiet.